Par lasīt prasmi un arī lasīt prieku mēs turpināsim, jo Valmieras integrētajā bibliotēkā jau 35. reizi norisinās konkurss Mana grāmatu karaliene. Šoreiz akcents uz bērniem un viņu izglītošanu. Labdien, cienījamie skolotāji, konkursa iedvesmotāji un motivētāji! Šodien mēs esam sapulcējušies svinīgā Mana grāmatu karaliene 2025 sumināšanas pasākumā, lai svinētu lasīt prieku un jūsu paveikto. Jūs katrs esat paveicis kaut ko īpašu, izlasījis aizvadītā gada mīļāko grāmatu, domājis, sapņojis un radījis. Katrs jūsu darbs ir pierādījums tam, ka grāmata spēj iedvesmot, attīstīt iztēli un atvērt durvis uz jaunām pasaulēm. Šogad konkurss Mana grāmatu karaliene svin savu 35. jubileju. Valmieras bibliotēka gadu no gada organizē konkursu, kurā skolēni no visa Valmieras novada tiek aicināti veidot radošus darbus, kuros bērni zīmē, veido, glezno un raksta, nominējot savu iemīļotāko grāmatu galvenajam titulam. Šogad ir saņemti vairāk nekā 250 darbi, un ieskaitot kopdarbus, tos ir veidojuši 350 skolēni, sākot no pirmsskolas līdz pat 7. klases skolēniem. Pēdējos gadus par jaunu tradīciju mums ir kļuvis noslēguma konkursu organizēt kādā no Valmieras skolām. Iepriekš tas ir bijis gan Valmieras sākuma skolā, gan Valmieras 5. vidusskolā, šogad Valmieras Viestura vidusskolā. Katru gadu mēs cenšamies mainīt skolu un katru gadu arī izdomāt kādu īpašu pārsteigumu bērniem un jauniešiem. Šogad, kā jau minēju, tas būs teātris izrāda lote no izgudrotāju ciema. Konkursā piedalījās 4 Valmieras novada pirmsskolas ar kopdarbiem. Savukārt vecāko klašu dalībnieki pārstāvēja 3 Valmieras novada skolas. Kopumā tika izvirzīti vairāk nekā 100 darbi, lai noskaidrotu, kura grāmata iegūs uzvarētājas titulu. Šogad mums ir darbi, sākot ar Zentu ērgli, starp mums meitenēm runājot. Tad ir mūsu pašu vietējie arī jāizceļ rakstnieku un personāži, kā Māris Putniņš, mežonīgie pīrāgi. Ir oriģināla literatūra, kas tiek izcelta. Ir, protams, tulkotā literatūra, arī Grega dienas grāmatas joprojām ir populārs, Kapteinis Supervaronis apakšbikses, Harijs Poters joprojām ir iecienīts. Tāpēc jā, ļoti dažādi, par ko mēs arī priecājamies, ka šobrīd, ja pirmajos gados, kad šis konkurss notika, varēja izvēlēties grāmatu karalieni pēc tā, par kuru grāmatu ir visvairāk balsu. Šobrīd mēs vairs tā nevaram izlemt, tāpēc, ka ir tik daudz bērnu un jauniešu literatūrā grāmatu, kas tiek izdots, par ko mēs esam ļoti gandarīti, ka katrai gaumei var atrast savu grāmatu. Un bērnu darbi šogad patiešām ļoti daudzveidīgi. Ir augstu jānovērtē gan tie, kas raksta ar roku, kuram varbūt uzrakstīt 3 A4 lapas puses ar roku, prasa tikpat daudz piepūles, kā kādam izveidot kādu telpisku darbu. Jānovērtē arī ir skolēni, kuri izveido šos darbus kopā ar vecākiem, kur skolotāji iesaistās, ka tas jau veidojas kā kopdarbs. Bet kura grāmata tad ir 2025. gada grāmatu karaliene? Bet pienācis laiks grāmatu karalienes kronēšanai. Titulu Mana grāmatu karaliene 2025 iegūst grāmata ar 414 lapas pusēm. Tas autore Joanna Ketlīna Rowlinga un grāmatas nosaukums Harijs Poters un noslēpumu kambaris. Darba autore Keita Enija Bola. Turklāt, ja ir vēlme pagūt apskatīt, kuras grāmatas bērnu vērtējumā tika izvirzītas, tad līdz pat 22. maijam darbi vēl ir apskatāmi Valmieras bibliotēkas bērnu nodaļā. Valmieras bibliotēkā un bērnu apkalpošanas nodaļā aktivitātes turpinās visu caur gadu, lai arī karaliene ir noslēgusies. Mums būs vasarā joprojām arī vairākas aktivitātes. Droši nāciet uz Valmieras bibliotēku, nāciet uz bērnu apkalpošanas nodaļu un lasiet, jo arī lasīšana, lai arī vasaras brīvlaiks, arī lasīšana, tāpat kā vasara, ir viena liela atpūta.